Cik dzīvokļus tev jānopērk, lai tu beigtu strādāt un mēnesī pelnītu vidēji 2200 eiro? Es šo sadalīšu divās daļās – sēriju un jauno projektu dzīvokļi. Ja mēs ejam sēriju dzīvokļu virzienā, tad vidējs divstāvu dzīvoklis, kam ir vislielākā likviditāte, izīrēs par 350 eiro, un tad aptuvenā vidējā cena, ja mēs paskatāmies mikrorajonus, ir ap 60 000. Kas nozīmē, ka tev vajadzētu uz 6 šādus dzīvokļus, jeb 360 000 eiro ieguldīt. Otrais variants ir jauno projektu segments, kur vidējā divstāvu dzīvokļa īres cena ir ap 550 eiro, un vidējā cena ir, atkal skatoties pa mikrorajoniem, ap 105 000 eiro. Nopērkot 4 šādus dzīvokļus, tavs mēneša ienākums būtu 2200 eiro, un tu būtu iztērējis 420 000. Un, protams, šis ir tāds virspusējs aprēķins, kur mēs neņemam iekšā nodokļus, nolietojumu, cenu kāpumu, ko arī īstenībā neviens komentāros nepiemin, bet kas ir mums gadu gadiem arī cenas tomēr kāpju, kas vēl jāņem vērā. Bankas parasti jau sāk greizi skatīties pēc jau otrā īpašuma iegādes bankas kredīta vai pēc iespējas pēc pirmā. Kas nozīmē, ka lielāku daļu no šīs summas tev vajadzētu pašam savu kapitālu. Līdz ar to, ja tev ir apnicis strādāt un ir šāds kapitāls, tad dod ziņu mums, jo mums ir diezgan daudz labi investīciju objekti, kur tu varētu ieguldīties un pelnīt katru mēnesi.